Māls Latgalē nereti tiek saukts par zeltu. Tas ir viens no reģiona kultūras kanona pamatiem, uz kura paceļas jau par zīmolu kļuvusī Latgales keramika. Māla kā materiāla izmantošanai Latgalē ir senas tradīcijas. Sākot no šī materiāla pielietojuma seno latgaļu pilskalnu nocietinājumos, ēku būvniecībā, pavardu izveidē un neapšaubāmi arī trauku izgatavošanā. Latgalē tautas podniecība izkopta vairāku tūkstošu gadu garumā, izveidojoties par vienu no spilgtākajām Latvijas tradicionālās kultūras zīmēm. Lai gan visam pamatā ir māls, materiālam formu piešķir tieši cilvēks. Meistars ir tas, kurš mālā iedvež dzīvību un nosaka tā turpmāko funkciju. Līdz pat mūsdienām Latgalē vēl saglabājusies podniecības tradīciju pārmantošana tiešā veidā. Dēlam no tēva, māceklim no meistara. Podniecības amats mantots no paaudzes paaudzē, tāpēc arī šodien var runāt par podnieku dzimtām Ludzā, Rēzeknē, Krāslavā, Preiļos, Daugavpilī, Balvos un to apkaimē. Traukus var darināt dažādos veidos. Individuālie meistari visplašāk izmanto trauku formēšanu ar podnieka ripas palīdzību, vai arī lipinot traukus ar rokām no māla plāksnītē. Tas ir process, kurā meistars piešķir traukam formu un nosaka tā funkciju. Vai tas būs krūze, bļoda, medaļnieks, svilpaunieks, vāravnieks vai pat svečturis. Pēc tam, kad trauka forma, kā arī dekoratīvie elementi ir pabeigti, pirms dedzināšanas māla ceplī darbi atpūšas un žūst. Māla izstrādājuma apdedzināšana ir pēdējais māla pārvērtību cikls, kas noslēdzas ar uguni un milzīgu karstumu. Lai kurinātu cepli atkarībā no tā lieluma, ir jāsagatavo tik daudz trauku, lai šo cepli varētu piepildīt pilnībā. Kad trauki salikti virsmu pārklāj ar māla lauskām. Ceplis ir jākurina apmēram 12 stundas, arvien palielinot karstumu cepļa iekšpusē un pakāpeniski laižot uguns liesmas caur tām paredzētajām atverēm cepļa iekšpusē. Beigu procesā liesmas šaujas starp traukiem. Tie tiek apdedzināti dzīvā ugunī un nokaitēti sarkani, vizuāli līdzīgi kā metāls. Ceplī kurināšanas kulminācijas brīdī ir apmēram 1000 grādu, tik lielu karstumu var iegūt tikai ar malku. Traukus parasti ņem ārā 2. vai pat 3. dienā, kad ceplis ir pietiekoši atdzisis un traukus ir droši ņemt ārā. Jaunākajos laikos Latgales podniecībā dominē 2 virzieni – melnā jeb svēpētā un klasiskā glazētā keramika. Krāsaino glazūru stāsts aizsākās 20. gadsimta 30. gados, kad tika uzsvērts ornamentācijas krāšņums, kā arī krāsu un formu dažādība. Savukārt melnās keramikas izgatavošanas process ir ļoti sens keramikas trauku un citu keramikas izstrādājumu apstrādes veids, kura laikā cepļa kurināšanu noslēdz ar slāpēšanu. Tās rezultātā skābekļa izdegšanas procesā māls no sarkana toņa kļūst par melnu. Mūsdienās Latgales keramika ir daudzveidīga lietišķās mākslas joma. Laikam ritot, māla podu tapšanas procesos ir ienākušas jaunas modernas tendences, parādījušies jauni iespējamie māla sastāvi, apstrādes paņēmieni, trauku formas, tomēr nemainīgas ir palikušas vēsturiskās tradīcijas, senču pieredzes izmantošana māla apstrādē un darba mīlestība. Tā stiprina apziņu par Latgales keramikas pieredzi un potenciālu.